tipiski liela daļa nepārliecinātu uzņēmēju, kur vienkārši nezin, kur viņi grib doties, nezin, kas ir īstais, šitien piedāvā bez maksas, vai ka pamēģināšu bez maksas, un tāpēc jau tajā digitalizācijā un fondos un visur arī, banka jau var tev, ja tu aizēji pie bankas, gribu kredītu, viņi saka, iedod biznesa plānu, un tur tā hopā atsijājās lielākā daļa no biznesmeņiem, kuriem, biznesa plānu, negribu es nekādu biznesa plānu, mierā man nevajag. Un viņš ar tādām 98. gada metodēm aiziet un uzzina ik pa laikam, vai tajā veikalā viss ir kārtībā un vai nauda nāk. Tu atkal monotoni turpini to pašu apmācību programmu, organizēt, mācīt par precēm, kas ir tavā veikalā. Un šeit tev ir vienkārši robots, kurš saka, klau, veikalā mums ir šādas preces. Digitalizācija nav gala mērķis, bet ceļojums, ar ko mēs Excellent Latvija sastopamies katru dienu, skaidrojot, ko un kā un kāpēc uzņēmumiem digitalizēt. Turklāt šī tēma ir plaša kā internets un dziļa kā okeāns, tādēļ nolēmām izveidot podraižu sēriju, kurā runāsim par konkrētām industrijām, izaicinājumiem, risinājumiem un interesantām detaļām digitalizācijas ceļojumā. Tādēļ šodien esmu uzaicinājis ciemos digitalizācijas ekspertu mazumtirdzniecības jomā, Ediju Tanonu, no Datacom vai Tiki-Taka-Pay, konkrētā produkta, kādēļ mēs iepazināmies. Un tāpēc laipni aicināts podraidē pietura digitalizācija. Čau. Prieks atbraukt ciemos. Jā. Es vienkārši domāju par tām industrijām, kuras pazīstu pietiekami labi kādus cilvēkus un kas ir tādas labi mērķi digitalizācijai. Yep. Un mazumtirniecība ir tāda ļoti acīm redzama industrija, kur daudz var uzlabot, jo, pirmkārt, tur daudz preču, daudz darījumu, daudz cilvēku, daudz personāla, daudz, kaut kas daudz. Un daudz ātri notiek viss tas, jā. Jā, un dažādi virzieni arī tur drēbes atšķirās no pārtikas, un pārtika atšķirās no zālēm. Un tur ļoti daudz kas atkārtojās. Angliski repetitīvi, vai viņiem ir cikli. Tev katru gadu nonāc tās pašas kampaņas, tās pašas lietas, tās pašas darbus. Tur ļoti daudz lietas pamani, kas visu laiku iet pa apli. Tas ir tas, ko tu vari digitalizēt. Bet, digitalizēt jau droši vien, ka restorānā var digitalizēt ēdiena pagatavošanas procesu vai ne, un pasūtīšanas procesu. Rimī būs kaut kādas citas lietas, ko digitalizēt. Protams. Katrā nozarē jau būs savs. Restorānā ir sava digitalizācija, un mazumtirniecībā sava, un viesnīcā būs sava digitalizācija. Bet ideja par to, ka, kas dzen to digitalizāciju, manā prātā ļoti norezonēja tas, ko tu pateici, ka par retail, par mazumtirniecību varētu runāt. Kas dzen to mazumtirniecību? Milzīga konkurence tev liek būt efektīvam. Un efektivitāti tu vari uzdzīt tikai tad, kad tu kaut kādus procesus iedod darīt robotam. Tu mašīnas ražo nevis ar knīpstangām, šmirģelīti, tur baigi piegludini, bet tev ražo robots. Tev ir līnija, ražošanas līnija, kas to dara. Tad tu dabūni augšā efektivitāti, tu vari saražot lētāk par vairāk. Un ja tev ir mazumtirdzniecībā ļoti daudz veikalu, kas tev blakus stāv un konkurē, un tu konkurē ar savu preces cenu, tad tev ļoti vajag digitalizēties. Jā. Nē, labi, ok. Lai es neaizmirstu, es gribu vienmēr sākt ar jautājumu, kas ir digitalizācija. Okay. Lai tā kā saprastu vispār, kur tu stāvi šajā jautājumā. Kas slēpjās aiz tā vārdu, vai ne? Pēc tavām domām, jā. Pēc manām domām, kas slēpjās aiz digitalizācija? Automatizācija, teiksim tā. Mūsu laikos es teiktu, digitalizācija ir vienādības zīme ar automatizāciju, ir vienādības zīme ar efektivitāti. Bet nevienmēr tas ir patiesība. Var jau ieviest arī, angliski saka, shit in, shit out, vai ne? Vai, ja tu uztaisi sliktu procesu digitalizē, tad tev būs dārgs, digitāls, super ļoti vesels process, kurš būs slikti digitalizēts. Bet manā prātā pēc būtības digitalizācija ir pārvērst un automatizēt tos procesus
tās uzņēmēja ikdienas darbus automatizēt, izmantojot tos rīkus, kas mūsdienās ir pieejami, kuros ir datora čips. Ir tāds, es neatceros, kurš ir šī teiciena autors, bet viņš kaut kāds tur biznesa konsultants, kaut kas slavens, kurš teica, ka automatizēt vajag tās lietas, kuras atkārtojas vismaz 30 reizes. Jā. Respektīvi, tas, es nezinu, kādā periodā, tas es pieņemu būs atkarīgs no situācijas, bet jebkurā gadījumā tas ir, ka automatizēt vajag visu to, kas atkārtojas. Jā. Pietiekami bieži, jo mašīnai iedodot to darbu, var iegūt varbūt 3% efektivitāti, varbūt 13% efektivitāti. Tā kā izmaksas salīdzinot. Un tas viss triks ir, ka, ja tu iegūsi 13% efektivitāti uz vienu gadījumu mēnesī, tas parasti neatmaksājās, ja vien tas nav kaut kas ļoti dārgs. Bet, ja tas notiek katru dienu, vai katru stundu, vai katru minūti, tad arī 1% efektivitāte dod to atdevi. Viss jau atkarīgs no tā uzņēmuma lieluma. Ja es tiešām par biznesa pasauli domāju, tad es uzreiz teiktu, jā, un viss ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. 1% uzdzīt efektivitāti, piemēram, tur Rimi veikalu tīklā, ir ultra, tur jūtami riktīgi liels. Tur katras nelielas izmaiņas jau ir milzīgas. Bet ko darīt maziņam? Ko darīt vienas kafejnīcas īpašniekam? Neko? Nē, ne jau tā, ka neko nedarīt. Mazajiem uzņēmējiem, teiksim tā, ja tas ir startups, mazais uzņēmums, kurš grib augt, viņam vienmēr jau viss biznesi, viss projekti vai ikdiena dzīve kā tāda pasaule ir balstīta resursu pieejamībā. Vai tev ir pieejami cilvēku resursi, kas tev var izdarīt vairāk darba? Tur, piemēram, vai tev ir pieejami grāmatveži, lai tev katram uzņēmumam būtu savs grāmatvedis? Nevis visiem viens, bet savs. Vai tev ir pieejami sekretāris, kuri tev būs katram uzņēmumam birojā sekretāris? Tu visticamāk, tu ļoti ātri atduries pret to, ka tev pietrūkst kaut kādi resursi. Ar digitalizāciju tu vari atrisināt cilvēku resursu problēmu. Ja tev tā ir problēma vispār, protams, ja tev ir armija ar lētiem indiešiem, tad uz veselībām, bet tev būs cita problēma. Tur nonāk cita opera. Manuprāt, priekš mazā uzņēmējiem svarīgi digitalizēt tos procesus, kas viņam nedod vērtību. Ja tu esi mazās kafejnīcas īpašnieks, tev pilnīgi nekāda vērtība nebūs no tā, ka tu iesi uz banku iemaksāt pats savu naudu savā kontā. Tas jau vērtību tas pievieno savādāk. Ja galīgi nepievienot vērtību, tu to nedarītu. Statistikas pārvaldē iesniegt atskaites nepievieno vērtību. Vispārējais pievieno vērtību, bet vai to nevar definēt tā, ka nevajag digitalizēt to? Es piemēram, tad, kad man ir kaut kāda pārdošanās tikšanās, tas viens no jautājumiem, ko es mēdzu uzdot, ir, kas ir tas, ar ko jūs esat īpaši? Kas ir jūsu tas secret sauce, slepenā kas ir piedeva? Value add? Kas ir pievienotā vērtība? Jo, piemēram, mēs varam paņemt it kā kafejnīcu, bet vienā kafejnīcā tas īpašais būs tas, ka būs tur īpašnieks stāvēs aiz bāra un ar katru parunāsies. Un citā īpašais ir tas, ka tas būs super ātri, citā, ka super lēti, citā, ka super liels piedāvājums. Un saprotot un nodefinējot, jo ļoti bieži atnāk cilvēki, kuri viņi ir nodibinājuši to biznesu, viņiem tā dabīgā, tā pievienotā vērtība iznāk no viņiem, tā sakot, no iekšām, kā Šlesers teikt. Skaistums nāk iekšām, bet viņi viņu, neapzinās, nevar nodefinēt. Un ja to nevar nodefinēt, tad tu nevari pateikt, ka šī lieta ir tā, ko es taču neautomatizēšu. Jo kafejnīcā, kurā ir svarīgi, ka ir laba apkalpošana, ja tu tur ieliksi robotu vai automātu,
kā McDonaldā, nu, tas nestrādās. Bet McDonaldā ir baigi ok, ka tu pieliec automātu, jo tur neviens īstenībā negrib pie tās kases iet. Viņš grib dabūt pēc iespējas ātri, pēc iespējas lētu burgeri. Jā, nu saprast, nodefinēt savu pievienoto vērtību, kāpēc pie tevis atnāk cilvēki. Un to parasti nevajag digitalizēt. Izņemot tad, ja tas ir visātrāk, visefektīvāk, nu, tajā gadījumā, tad parasti tā ir atbilde, jā. Bet ar digitalizēt, nu, mūsdienās jau, tu digitalizē to, kas ir back office. Nu, kāpēc, piemēram, man ļoti patīk, jums ir tie TikTok Pay, ir tie arī dažādie pielietojumi video, un tad, nu, jums ir arī tur tie konkrētie virzieni, tur viens ir, brīvība no sērijas, nu, kad tu vari, nezinu, piegādāt to preci, paņemt to naudu, jebkur vai izbraukumu tirzniecībā braukt un paņemt to naudu. Un tajā pašā laikā ir tur tas jūsu specifiskais virziens, tur kaut kāda, nu, teiksim tā, vai ekskluzīva, vai luksus, vai kaut kāda tāds virziens, kur ir ļoti svarīgi, ka tu ar to kases aparātu nosacīt var pieiet pie tā pircēja klāt, jo tas ir, jo tikko tā ir prēmijuma sadaļa, tad ir sagaidāms, ka pārdevējs apkalpos pircēju. Ja nevis pircējs nāks pie kases kā H&M-ā, bet ka tu pie viņa iesi, un tad būs ļoti ērti uzreiz noskanēt, paņemt naudu, ja, un uzreiz tu sanāk, ka arī caur digitalizāciju, tāpēc, ka tev nav jānes kases aparāts abās rokās, ja, bet tev viņš varbūt kabatā, tu caur digitalizāciju pastiprini savu pievienoto vērtību. Jā, tu ļoti skaisti nodefinēji tās iespējas. It kā viens un tas pats, vai ne? Nu, krosāns ir viens un tas pats, bet katrā jomā viņš vienām ir brokastīs ļoti ērts, un citam viņš ir skaisti pasniegts uz šķīvi ar zelta maliņu, un tieši tāpēc viņš ir labs. Paldies! Bet tas tā ir, jā. Nu, katrs ierauga kaut ko savu, bet no manas puses tas kas bija mans redzējums, veidojot TikTok kases aparātu, kas ir tas mazais mobilais ērtais, ir, kad tam procesam, tai jomai, tam mirklim veikalā vai kafejnīcā, viņam nav pievienotā vērtība. No tam mirklim, kad tas cilvēks tagad ir pieliek karti, viņam nav vērtība. Un pilnīgi noteikti uzņēmējam nav vērtība, tad, kad viņam dienu beidzot vai kaut ko ar roku rakstīt kaut kādos žurnālos, vai iedot grāmatvedēji tagad ciparus, klausies, es šodien šitā notirgoju, vai tur lielāks veikals, tur tīkla vadītājiem interesē, kādas mums tur produktu jomas iet, arī nav vērtība viņam to pa telefonu pastāstīt, vai ne? Viņam ir vērtība tad, kad tas ir, tā kā, tev ir veikals, tev ir skaists, vai tev ir veikals, kur ātri var nopirkt. Vērtība ir tajā, pilnīgi citā jomā ir vērtība. Jā. Un tas, tāpēc nodigitalizēt un nomazināt to, kas neražo vērtību, man likās svarīgi. Mēs kaut kad dažus gadus atpakaļ mēģinājām nodefinēt, kas ir mans vēl viens uzņēmums burti, ja? Un kas ir tas, ko mēs darām. Un mēs pēc ļoti, ļoti ilgām tur diskusijām, visi cilvēki viesiet tālāk, mēs nonācām pie saukļa automatizējam garlaicīgo. Jā. Ja? Respektīvi, jo man liekas, ka tas ļoti labi to pasaka, ka ja ir cilvēki, kam patīk kases žurnālošana rakstīt, es esmu pārliecināts. Jo, tu neticēji, bet ir grāmatveži, kas ļoti izbauda avansa norēķinu čeku tur apstrādi. Vai tā ir kaut kāda cilvēcīga interese, vai viņiem kaut kas viņiem patīk. Un tas, ko es parasti saku klientiem, ir, ka ja jūs to izbaudiet, dariet to, tāpēc, ka uzdevums jau ir gūt prieku. Tā, vai ne? Un tāpēc man liekas, ka jā, skaidrs, parasti garlaicīgais ir tas, kas nepievieno vērtību. Parasti, bet nevienmēr. Un tāpēc man liekas, ka jāautomatizē to garlaicīgo, un tad tā otra, ko mēs nodefinējam, ir, ka atvieglojam sarežģīto, jo tas viss, kas ir sarežģīti, tev tur ir, nezinu,
jādomā par to, ka tur, teiksim, tev, nezinu, ienāk klients, ja, un viņš saka, es jums tur internetā pasūtīju preci, es atnācu, es gāju garām, es gribētu viņu tagad paņemt, ja. Un ja tev tagad ir jādomā, bāc, ko man tagad darīt, jāiet tur vienā sistēmā, otrā, trešā, ceturtā, tas visus, kā lai latviski pasaka, frustrē. Tā kā, jā, tas ir latviešu vārds, jā. Uzvelk, jā. Uzvelk, iedzen uztraukumā. Negatīvi, jā. Gan to pircēju, gan to pārdevēju, gan visu pārējos. Un tās sarežģītās lietas atkal, man liekas, ka visam dzīvē vajadzētu iet uz to, ka viss ir plūstoši, un liek smaidīt, un rada prieku, un vispār peace and love, ja? Peace and love. Miers un mīlestība. Ja? Hippie uzvar pasaulē. Jā. Zin kā, es droši vien esmu tas čalis, kas ir izaudzis uzvalkā, ļoti ilgus gadus pavadījis, un es gribu teikt, ka mazajā biznesā peace and love, viss ir forši. Izbaud dzīvi, un ir ļoti daudz uzņēmumi, uzņēmēju darbības veidi, varētu teikt, kad peace and love, un es ļoti redzu, ka, piemēram, tā pati itāļu maiznīca, vai ne? Man patīk gatavot no rīta bageti un uztaisīt krosānu, un man ir smaržīga kafija, es neko vairāk negribu, man ir labi to vienu veikaliņu. Bet, ja tu tiešām gribi izaudzēt to biznesu, ja tu gribi viņu uztaisīt ejošu, nevis paturēt viņu, kad tev ir 300,000 gadu apgrozījums, kas ir, prašaņ jau, kurš latviešiem tas ir milzīgs, bet tev gribās 30 miljonu apgrozījumu, tad tev vajag automatizēt ļoti daudz, tev vajag ieviest standartizētus procesus, pilnīgi skaidrs un ļoti vienkāršus risinājumus, vienkārši apgūstamus risinājumus. Jo tad, kad tu gribēsi izaugt, tu nonāksi situācijā, ka tev vajag daudz cilvēku resursus, tie cilvēku resursi sāks mainīties, viņi nezinās tos tevis izdomātos, ja tev ir tāda situācija, tad tev ir A, B, D jāizpilda, bet ja ir tā otra situācija, tad C, A, S jāizdara. Tev vajag visas situācijas ABC, un tad ir otri cilvēki, kas dara DDD, un mērogojamība, tad peace, love and harmony, es tajā redzu peace, love and harmony, kad mēs varam, nostandartizējām, ieviesām, palaidām, viņš ir vienkāršs, viņš nav pārmudrīts vai pārsarežģīts, tu vari apmācīt skolēnu pusstundas laikā, un viņš atnāk, strādā un izpilda un piešķir vērtību tam biznesam. Adīzes metodoloģija, kuru es izmantoju visu uzņēmumu pārvaldībā, viņiem ir ļoti, manuprāt, eleganti. Tas nodefinēts par uzņēmumu dzīves ciklu, ka tur tās paralēles tiek vilktas ar cilvēku dzīves ciklu, jo pa lielam ir ļoti lielas paralēles gan kā uzņēmums un cilvēku organisms strādā, nepavēltā ir organizācija un organisms, tas viss ir organiski. Un man ļoti patīk tur tā doma, ka, manuprāt, ka mazumtirdzniecībā tas patiesībā ir tāpat kā pakalpojums sniegšanā, tas ir tā kā ļoti tipisks stāsts, ka no sākuma viss sākas ar flirtu. Ja? Tev ir ideja, tu flirtē ar to domu, tu varbūt flirtē ar potenciālo biznesa partneri ļoti bieži, ja? Tad tev ir tur randiņi, tur iepazīšanās, tur idejas un prozā plāni un viss pārējais. Ja? Un tad, ja viss notiek, ja viss saliekās, kur ir tur tad jautājums, kam ir jābūt, lai saliktos, ja? Tad ir, tad piedzimst tas bērns, kas ir uzņēmums. Nosacīti runājot. Un tad viņam ir tur zīdaiņi gadi, kad vienīgais, par ko tu uztraucies, ir, lai viņam ir ēst, lai viņš ir pakakājis un lai viņš guļ daudz maz normāli. Tā, pārējais viss tavā dzīvē tā kā, pa lielam ir mazsvarīgi. Un tad tur tālāk ir kaut kā, pa lielam tu mēģini nodrošināt, ka tas bērns nenomirst. Tā ir tas galvenais fakts.
Tad ir tur bērnu gadi, kad tur vēl Mācības starpfāzes, skoliņa. bet ir kaut kāda go-go fāze. Kad tu visu, ko tev vajag, ir vairāk. Vairāk. Tu audz vienkārši. Un tajā brīdī patiesībā nav laika. Tāpat kā ar bērniem, tur nav laika baigi fiksēt uz to, ka viņš, piemēram, dara kaut ko tur pareizi vai vienmēr vienādi. Zini kā, galvenais, kad ir izdarīts reizēm, galvenais, kad arī dzīves palicis, kaut ko iemācījies, viss mainās, katru dienu kaut kas mainās, jo vakar bija jāizdara CAS, šodien ir jāizdara, tu saproti, ka īstenībā labāk vajag SAC. Un tad, ja tev ir uzrakstīta rokas grāmata, tas tev vairāk traucē nekā palīdz. Un tad pēc tās go-go fāzes nāk pusauģi gadi. Pusauģi gados tu jau saproti, ok, šis ir mans tirgus segments. Plus mīnus. Tu saproti, ok, tev ir vai nu tev ir viens veikals, vai 3, vai 5, vai 7. Tu sāc aptvert, kur tu vari nokļūt, vai kur tu apmēram esi. Ok, tad ir vērts sākt to standartizēt, sakārtot, proceduralizēt un tā tālāk, un Tīnim ir tāpatās ļoti līdzīgi. Viņš tā kā sāk saprast, kur viņš dzīvē ir, vai viņš gribēs spēlēt mūziku, basketbolu, vai dziedāt, vai es nezinu, ko gleznot. Ja? Okay. Un tad nāk, tas uzdevums ir nonākt līdz, kādi to sauc par prime, tā kā pilnbriedā. Ja? Brieduma gadi, jā. Jā. Un brieduma gadi ir tas, ka tu tā kā izbaudi to, ka tev ir procesi kārtībā, tev ir tas apgrozījums, un tad tu vari profitu dabūt, peļņu, ja, un viss notiek. Un tad atšķirībā no cilvēkiem uzņēmumi īstenībā var palikt tajā prime gados, tāpat kā uzņēmumi var palikt mūžīgi go-go fāzē, piemēram, ja viņi nesaprot to, ka ir jāsāk kārtot tie procesi, viņi nekad no tās fāzes netiks ārā. Jā. Un otrādi viņi var, piemēram, aiziet līdz tiem brieduma gadiem un aiziet tajā, ka aizmirst, piemēram, savu pievienoto vērtību vai sākt iekšēji strīdēties, dalīt naudu, visādi iemesli, un tur sāk novecošanas procesi. Un atšķirībā no cilvēkiem, tāpēc, ka tur nav bioloģiska saistība, viņi var ļoti ātri novecot, viņi var iestrēgt vienā fāzē ļoti ilgi un tam līdzīgi. Un tas mērķis ir nonākt līdz tai brieduma gadiem un palikt tur maksimāli ilgi. Un visos šajos digitalizācijas jautājumos ir ļoti svarīgi nedarīt par daudz atbilstoši tavam brieduma stāvoklim. Jo mēs, piemēram, ar FlexBI mēs esam sapratuši, ka jāatnāk uzņēmums, kuriem ir mazāk par 3 gadiem. Nav vērts īsti sākt. Nevis nav vērts, var gadīt ir izņēmumi, ka tas ir uzņēmums, kur ir, man, piemēram, ir viens klients, kur ir vadītājs, kurš ir vadījis mega lielu uzņēmumu Latvijā, viņam doktora grāds procesu vadībā, ja? Viņam ir it kā 10 cilvēku uzņēmums, bet viņš zina, ko viņam vajag, kā viņam vajag un kāpēc viņam vajag. Ja? Viņš ir nobriedis, un tas, ka tam uzņēmumam ir pusgads, ir sekundāra nozīme. Jā. Tāda veida izņēmumi var gadīties, bet tā, kopumā, paņemot vidējo uzņēmumu, teiksim, biznesa inteliģencei uzņēmums sāk būt gatavs no 3 gadiem uz tālāk, jo tas ir tas, kur viņš dabīgi tajā līknē ir aizgājis. Un tāpēc vajag, zin kā, reizēm ir tādi uzņēmēji, kas viņi tur, tā kā, viņi tajā go-go fāzē ir baigi tā, tur parasti nositušies, jo viņi paši visu to dara, un tad viņi atnāk un saka, Izdarbis manā vietā. Es gribu, lai viss vienkārši automātiski notiek, ja? Un tas nav iespējams. Tev ir jāsaprot, ko no tā digitalizēt un ko no tā nedigitalizēt un ko darīt tagad un ko darīt vēlāk. Apstīties realitāti, tā kā apstīties uz realitāti, ko es varu izdarīt, ko es nevaru paspēt. Ja, visu jau gribās. Gribās pieaugt, gribās būt bagātam, gribās nenovecot, gribās paspēt vēl izskriet, šūpolēs pašūpoties, gribās visu pēc kārtas, bet visu jau tu nevari. Tev jau jānodefinē tās prioritātes, ok, man šobrīd uzņēmums ir šāds,
šobrīd es ļoti daudz laika savu tērēju šim, ka šo vienu mēs varam. Vai pat ja mēs to pirmo nevaram, bet mēs redzam, ka mēs to otro varam, ātri, viegli, un tur mums ir skaidrs un aprakstīts, tur nezinu, vai mums ir, piemēram, ir situācijas, kuras pamanu, ka, ok, šo otro es varu nodeleģēt, to pirmo es nevaru. To otro es varu digitalizēt, to pirmo es nevaru digitalizēt. Nu, un patiesībā es jau to digitalizācijas naudu, es pats kaut kā viņu redzu, nu, tas ir tāds tev gāzes pedāls iedots vienkārši, esi gatavs pačakarēties, tur aizpildīt formas. Tu par edits runā. Par principā, īstenībā visiem Eiropas fondiem. Teorētiski, tu vari pačakarēties un dabūt, tā kā tu neriskēsi. Tu samazinās risku, papildus savu laiku izdedzinot. Bet, ja tu sataisi sev business case, kad šito procesu automatizējot, es iegūšu 200 eiro katru dienu, iztērējot, 1000 eiro, tad es skaidri zinu, ka pēc 5 dienām tas jau tāpat atmaksāsies, pēc 6. dienā es jau būšu profitā. Priekš kā man iet un tērēt savu laiku, ja es zinu, ka es tieši šito gribu. Kopumā es tev pilnīgi piekrītu. Ir tikai viens bet vai ja. Ja, es noformulēšu kā ja tu vari gaidīt. Jo, ja tu no sērijas, ja ir situācija, ka tu vari ietaupīt 200 eiro dienā, bet tas nav kritiski, un tu vari gaidīt tur pusgadu, kamēr tu to visu dabūsi cauri, un tad sāks tos 200 eiro ietaupīt, ja? Vai varbūt tās, ja tev ir 1000 eiro dienā, tad pat ja tie ir, būsim godīgi, ja tie ir 200 eiro dienā, ja? Tad pusgadā tie ir 24 000, ja? Tad nav vērts atlikt uz pusgadu, lai ietaupītu 24 000. Jā, tad, ja tas lēmums ir, tas, ko es vedu, ja tas lēmums ir ekonomiski pamatots bez papildus finansējumu no ārpuses vai krustēvu, kurš atnāks un iedos tev 5000, bet tu krustēvam 3 reizes dienā paklanīsies, tad tu izdari vienkārši pats, beidz niekoties par to visu. Ja tu neesi pārliecināts, ka tas ir pareizais lēmums, tu tā kā domā, bet šaubies, vēl varbūt, ka neriskēšu, gan jau es to naudu kaut kā izmantošu kaut kur citur, tipiski liela daļa nepārliecinātu uzņēmēju, kur vienkārši nezinu, kur viņi grib doties, nezinu, kas ir īstais, šitien piedāvā bez maksas, vai ka pamēģināšu bez maksas, un tāpēc jau tajā digitalizācijā un fondos un visur arī, banka jau var tev, ja tu aizēji pie bankas, gribu kredītu, viņi saka, iedod biznesa plānu, un tur tā hopā atsijājās lielākā daļa no biznesmeņiem, kuriem, biznesa plānu negribu, es nekādu biznesa plānu neesmu mierā, man nevajag. Tāpēc, ka tu neesi pārliecināts, un tu nezini, uz kuriem tu gribi iet. Jo motivācija, ka kaut kas ir par brīvu, jo pirmkārt tas nav par brīvu, tas ir tavs laiks un viss pārējais. Tieši tā. Un vienkārši kopumā, ja kaut kas ir par brīvu, tas there's a catch. Tur ir āķis. Kā krieviski, ja? It kā no vienas puses, ka par brīvu arī etiķis ir sauc, laikam, ja nemaldos, tā ir. Un tas ir tā kā it kā šis gadījums, bet tev jau, lai tas tā sāktu notikt, tad tev ļoti jāgrib. Es teikšu tā, ka no valsts, no Eiropas viedokļa, tā kā, ja mēs paceļamies helikopterā un skatāmies, Eiropas līmenī ir skaidri nodefinēts. Bez sāpēm nav uzvaras, tāda ir latviskā versija. Jā, no pain, no gain. Jā. Bet man tā, digitalizācija parauj vaļā slūžas tam, ko visu laiku katrās, es atceros, kad Dombrovskis bija premjers, vai ne? Viņš teica, latviešiem vajag efektīvāki strādāt. Strādāt efektīvāk vajag. Tad šajā brīdī Eiropa ir pateikuši, ka visai Eiropai vajag būt efektīvai. Mēs novecojam, mums nav kas strādā, mums vajag strādāt efektīvāk. Pietiek darīt monotonus darbus, atkārtot digitalizēties. Še nauda, digitalizējies. Tas iedod tādu kā, nauda, visiem jau patīk. Visiem patīk atlaides, visiem patīk bezmaksas nauda, bezmaksas izbraucienu, ceļojums uz Ameriku bez maksas, visiem patīk. Tas ir tāds kā boosteris, gāzes pedāls tam, kad tad kaut kas notiks. Tas, kā es parasti klientiem saku, ir, ka, piemēram,
ja tu esi gatavs to visu pasākumu darīt, piemēram, par 10 000, tu redzi to pamatojumu. Ja, tev ir tas biznesa plāns, ka šito es būtu gatavs darīt, piemēram, par 10 000. Tad tā ir pareizā motivācija, lai pieteiktos un dabūtu to pa 5. Ok, ja tu esi gatavs par 10, tad piesakies un dabūtu. Ja tu esi gatavs to darīt jebkurā gadījumā, ja tu zini, ka tas tev ir vajadzīgs tā iemesla dēļ, bet tas tev, piemēram, nav vajadzīgs šodien, rīt vai aizparīt, tad tas ir lielisks, tas ir labākais, kam var pielietot šo naudu. Jā. Vislabāk jau, ja tiešām zina cilvēki, lai piesakās, tad vismaz uz to lielo grantu, es gribētu teikt, ka paņem tad tur 100, 200, 300 tūkstoši un tiešām kaut ko uzbūvē, kas tev paliekoši ir. Visi tie mazie granti ir forši, es piekrītu, baigi labi, tur pašam ir jāgrib tiešām, tu vari ar mazo digitalizācijas voucheru, kur ir 100% atbalsta mazajiem vidējiem uzņēmumam, tu, piemēram, vari 5 TikToks nopirkt. Tad tu 5 veikals var atvērt. Vai 5 veikals nodrošināt ar bezmaksas kases sistēmu, kur būs saintegrēta ar standartbukiem, ne? Jā. Forši. No vienas puses, kosmisks ieguvums nav. Tad no mana viedokļa, ja tas veikals ražo naudu un nes tev naudu, tad forši, jo cilvēki jau to tajā veikalā vajadzēs. Algu jau tu viņam maksā. Jā, bet jautājums, ja tu piemēram, tagad sēdēs un gaidīsi pusgadu veikala atvēršanu tikai tāpēc, ka nevar dabūt tos 5000 kases sistēmu, tas nebūs prātīgi. Jā. Tur iespējams jau drīzāk tas mērķa auditorija ir tā, kas šobrīd, gan jau, ka nerakst uz kvītiņu grāmatiņā to visu nepildu, bet, kas tiešām sēž, raksta kases žurnālu un vakarā, es esmu redzējis taču visādi šos WhatsAppā pārdošanas direktoram vai uzņēmuma vadītājiem atsūta savu rakstītu ar roku atskaiti vai atsūta ciparus, kas tad ir notirgots, un tad vadītājs pie sevis pieraksta un mēģina Excelītī taisīt analītiku, kas tad viņam izdevās, neizdevās biznesā. Tā kā mēģina druģaini ar rokām, ar tiem rīkiem, ko viņš prot, mēģina kaut kā to biznesu vadīt. Tiem tad, labi, izskatās, ka jums derēs digitalizācija. Ņemat šo, šeit viss būs automatizēti, veltiet savu laiku pēc tam, jums būs brīvs laiks, veltiet savu laiku nākamās soļas spēršanai, ejot tālāk digitalizācijā. Bet tev kā redzējušam visu no mammas un tēta veikala līdz Latvijas dzelzceļam, kas ir tās tādam mazam vidējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas ir top 3, top 5, ja tev ir galvā lietas, kuras uzreiz digitalizēt? Kas ir tas, kas tieši mazumtirdzniecībā ir tas, kas parasti ir tie garšīgākie augļi? Pilnīgi visiem. Uzreiz grāmatvede. Mums ļoti daudz klients iesaka anonīmas grāmatvedes, kuras vienkārši saka, vai klients saka, man grāmatvede teica, lai šito nopērk, savādāk viņai besīk, ka es ar viņu runāju. Viņiem patīk tas, ka momentāli visi cipari, kas ir kasē izveikti, ko viņš ir tirgojis, kā viņš ir tirgojis, viss ir elektroniski. Un grāmatvedība visu zina, un viņi visu saprot. Kases žurnāls automātiski aizpildās, Z atskaitīt uzreiz kases žurnālā redzam. Viņiem tas tā, ka pirmā lieta, kas ir top, visiem patīk momentāli. Otrā lieta, tu vari apmācīt tiešām skolēnu. Apmācīt tādā ziņā, tu viņam pasaki, hei, aizēj apsties YouTube'ā, sāc strādāt. Jā. Tev ir jādara tas ar skeneri, pip, šitien lielā poga un karte, pip, viss. Jā, bet pagaid stop tagad. Tagad tu man skaiti argumentus, kāpēc vajag tieši TikTok ieviest. Veikalā dabūt darbinieku, viņiem ir izaicinājums. Jā, es piekrītu, ka tās visas lietas ir kā pamatojums tam, lai ieviestu TikTok Pay, un tas viss tā ir. Bet tu, teiksim, piemēram, tikko pieminēji lietu, noskanēt svītru kodu. Labi, varbūt nevienmēr, bet ļoti bieži tā arī jau ir digitalizācija, ka tu īstenībā uzskaiti savas preces, un tev ir svītru kods, un viņš ir izdrukājams. Un nolasa, un tā. Saproti, kas ir, tāpēc es vairāk meklēju, kas ir tās lietas, uz kurām, es
ja es izdomātu tagad, es to otrais nedarīšu, ja es vienreiz atvēru ēšanas vietu, un viņiem ļoti labi iet, un viņiem viss ir kārtībā, bet es esmu priecīgs, ka es esmu ārā no turienes. Come on! Man ļoti patika tā daļa runāties ar klientiem, man ļoti nepatīk tā daļa, kur jāmazgā grīdas. Okay, jā. Un trauki, jā. Bet tāpēc, ja, piemēram, es izdomātu, zin kā, man liekas, ka ir, kas tas bija pa seriālu? Kā es satiku tavu mammu, ja? Jā. Meteor Mother, tur bija tās teiciens, ka mums noteikti vajadzētu atvērt bāru. Tas tāds populārs sapnis daudziem vīriešiem ir atvērt bāru. Ja? Tad pieņemsim, es tā gribētu atvērt bāru, kas ir tās lietas, kuras skaidrs tiki-taka-pēj pirmā lieta. Nē, tas es jau no savas skatu punkta, ko digitalizēt gribu. Jā, bet ko vēl digitalizēt? Ja es varu no mazumtirdzniecības viedokļa vairāk no tavas pieredzes. Digitalizēt, to preču uzskaiti. Kas ir, to, ko es tirgoju, es digitalizētu. Tātad tiešām, tas, ko tu pieminēji, sākt ar to triviālo lietu, no kurienes es iepērku, par kādām cenām, invoice automātiski nogrāmatojās, aprēķinās, kas man kam jāsamaksā, automatizētu pilnīgi noteikti, atkarībā no tā, cik daudz invoice ienāk, bet automatizētu tos visus savienojumus ar banku, rēķinu apmaksu, pieprasīt naudu no piegādātājiem, sekot līdzi, ko kasieris dara. Tad, kad tu esi mazais uzņēmējs, tev ir savs kaut kāds ģimenes uzņēmums, un tev brālis brauc ar mašīnu tirgo. Brālim tu, protams, uzticies, gan jau, ka viņš nezog naudu. Praktiski pasaulē visādi. Bišķi pakontrolē, ko tad tas cilvēks tur dara veiklā. Labi, super, labs piemērs. Bet, cik tā, tad pietiek ar kameru, kura ierakst kaut ko, vai tur jau ir kaut kāda risinājuma tur ar datoru redzi, kas tev no sērijas pasaka, ka tagad iebāz piečuku. Nē, kamera ir viens, bet principā jau, ja tu zini, ko tu tirgo, kādas preces tu tirgo, piemēram, tad, kad tu zini, ko tu tirgo, tad tu jau esi ticis jau riktīgi solis priekšu digitalizācijā. Jo manā pieredzē man ir čupām klienti, kas saka, es jau nezinu, pa kādu cenu es kaut ko tirgoju. Es tirgoju alu. To alu es šodien pa 2 eiro, pa 2,30, skatīsies pēc situācijas. Un kā, es savā domā tagad, es domāju, kā es kā uzņēmējs to varu pateikt kādam citam, kas manā vietā tirgo salu. Tad, kad es ražoju alu, es pats braucu un tirgoju, es pats skatos klientam acīs, forši parunājos, tirgoju alu, vai es tev atlaidu, forši. Kā tu to iedosi blakus Saškam vai Antrai, kur, Antra klausies notirgo alu, Antrai nesanāk. Ko Antra dara savādāk kā es? Skaidrs, viņa jau nezin to. Viņai nav tas čuis. Viņai vajag precīzi. Hei, alus, mums ir kafija, mums ir bulciņa. 1,20 €, 3,80 € un 49 centi. Viņai vajag šo te, ko tad es tirgoju. Vai tev atnāks ļoti gudras Antras? Man ir veikalu ķēde, kas ir atnākusi jau sen, mēs ar viņu diskutējam. 100 veikali. Nezinām, ko tirgojam. Visu tirgojam ar kases aparātu. Nezinām, kādas cenas noteikti. Cenas nosaka veikalu vadītājs. Es īsti neesmu īpašnieks. Es īsti neesmu pārliecināts, vai viņa gadījumā nezog naudu un produktus. Kaut kādu peļņu beigās atnes. Viņš ar tādām 98. gada metodēm aiziet un uzzina ik pa laikam, vai tajā veikalā viss ir kārtībā un vai nauda nāk. Mēneša beigās uzzina, ok, palika pār. Palika pār 7%, 7% arī jādzīvo. Jā. Vai tas ir gana, vai tas ir pa daudz, tas ir pa maz? Nē, it kā vairāk no viņas var izspiest. Un kā atšķirās tas, kuram ir 14%? Jā, kāpēc blakus atvērās konkurence un viņam iet skaisti? Un viņš ir uzremontējis jaunu veikalu, kaut ko viņš dara savādāk. Un tad tu sēdi un domā. Restīvi, tad monitorings ne tādā tiešā veidā, bet vairāk tā kā kaut kādā datu analītikas veidā, kas tev parāda, piemēram, izņēmumus no normas, kurš ir labāk, kas sliktāk, kuri produkti labāk, kuri sliktāk, kāpēc un tā tālāk. Jā, Restīvi, datos balstīti
Tas tev nāks solī numur 3 pēc būtības. Pirmais solis, es zinu, ko es tirgoju, es zinu, kādas preces, man atnāca invoice, visas tās preces ir automatizēti iekšā tur, grāmatvedībā, automatizēti kases sistēmā, automatizēti atskaitē. Un tad es zinu, ok, šodien notirgoju 58 kg gaļas, 37 krosānus un 8000 kafijas. Saprotu, kafiju baigi pērk, laikam kaut ko pareizi dara. Nu, bet tas ir solis numur 3, ko tu ieraudzīsi pēc tam, sapratīsi, šito veikalu nemoinam, bet iedodam kafijas stendu uztaisam. Vai šajā veikalā kafiju nepērk, tev vajag augļu stendu. Jā. Tu spēj kaut kāds lēmums pieņemt. Labi, līdz šim, izņemot to, ka kases sistēma ir tā specifiskā daļa, nekas neatšķirās arī no uzņēmuma, kurš nodarbojas ar santehnikas pakalpojumiem. Viņiem palielam beigās it kā ir, labi, santehnika varbūt, pakalpojumi varbūt atšķirīgi, bet, teiksim, no vairumtirdzniecības, no vairumtirdzniecības baigā atšķirība nebūs. Kas ir mazumtirdzniecībai kaut kas specifisks? Man ir savas idejas, bet es negribu... Specifisks mazumtirdzniecībai? Jā, kas būtu jādomā par to, ko ieteiktu, par ko domāt tieši mazumtirdzniecībā. Es tev tā uzreiz nevarēšu tādu komentāru iedot. Man pirmā doma, kas nāk prātā, tad mazumtirdzniecība vienā veikalā vai vairākos veikalos tur atšķirīgs domas ir. Tad, ja tev ir viens veikals, specializēts veikals, kur tu specializēti lieto, vai tirgo, piemēram, tur, pulksteņus, tur tev ir, tu zini savu klientu loku, un tu visticamāk pie viņiem dodies jau personīgi klāt. Vai, piemēram, tev ir mazumtirdzniecībā, es iedomājos, tur biroja centrs, kādā teikā jaunajā, tu dodies ar viņiem kafijas ratiņiem piebrauc kaut kad klāt. Jā. Vai tu zini, ka tavs klients, kurš pērk pulksteņus, būs šodien izstāžu centrā Ķīpsalā, un tu ar savu visu pulksteņu kolekciju dodies izstāžu centrā Ķīpsalā, un tur parādies viņam, jo tur ir most likely that will buy. Tas tā kā mūsu kopējais klients pulsometrs LV, kurš brauc uz Stirnu buku, brauc uz Kāpu. Viņam ir ļoti pareizs biznesa modelis. Un tas, kas viņiem ļoti svarīgi ir, tas ir, tā, kad, man liekas, ka pārdod tās, tipiski augstas cenas, maz pārdošanas darījumu vai mazāk pārdošanas darījumu. Pulksteņi, Man ir tieši tādi paši klienti, kam ir zemes cenas. Piemēram, tagad ir vasara vai tuvojās ļoti karsts laiks. Uzmini, ko pērk visvairāk vasaras pasākumos pilsētās, kas notiek. Pa pilsētām pilsētas svētki tagad vai ne katru gadu. Saldējumu, alu, kvasu. Tur kaut kāda augstos dzērienus, kaut kāds uzkodas. Un tas uzņēmējs, kuram bija kafejnīca vai ir veikals, viņam pirmā lieta brīvdienās lielveikalā. Tur ir mironis, tur ir veikali, kuros ir, bet principā uz manu veikalu nenāk. Es braucu uz Talsiem, Talsos ir pilsētasvētki vai Ogrē ir pilsētasvētki, man tur ir saldējuma busiņš, atver durvis, saka, čau, nākiet šeit, rekur, saldējuma busiņš. Un viņš nopelna īstenībā rīktīgi vairāk, nekā viņš būtu sēdējis tajā veikalā un gaidījis, kad pie viņa kaut kas atnāks. Kā ir ar kaut kādām lietām, tur lojalitāte, piemēram? Par lojalitāti sarežģīts stāsts, pareizāk, tas ir kaut kas, par ko, vai par to ir jādomā, kad tu esi LV, Maxima un Rimi? Es teiktu, ka par to ir jādomā arī agrāk, cik daudz tajā investēt iekšā ir, vai cik sarežģīti tu to gribi ieviest. Jo ieviest labu lojalitāti, tādu, kas tā uzreiz tā viss ir skaidrs un saintegrēts ar visu, nav viegli. Jā. Ja to var iedot, tas LV, Maxima, Rimi, viņiem ir Lidls šobrīd visiem izgriež pogas, manuprāt, ar savu lojalitātes sistēmu. Tur ir ļoti daudz liela komanda, kas to visu laiku man ļoti patīk Lidl. Viņi reiz man nav noķēruši neko, kas man tā kā... Tās funkcijas, kas tur uztaisītas, ir masīvs. Mazais uzņēmējs, vidējais uzņēmējs, tu pat atļauties nevar to. Viņam vajag savējot. Tu ienāc pie manis, nosauc kodvārs.
Mārupē tāds, viņi varbūt tagad kaut kur citur jau ir, bet arī tāds Coffee Stop, man liekas, saucās. Un viņiem ir baigi viltīgi uztaisīts. Viņiem ir tā, ka es nezinu, kurā brīdī tas tā sanāca. Nu, laikam, ka es aizgāju pirmo reizi nopirkt kafiju. Viņi saka, nu, kur noskanē šito, dabūs lojaltāti. Un tas man pievienoja pie manējā tur telefona maka. Okay. Kartiņa, tur Coffee Stop kartiņa, kuru attiecīgi es varu viegli nopīkstināt. Tas ir viens, bet kas ir pats labākais ir, es tur braucu garām visu laiku. Un katru reizi, kad es braucu garām, man... Tingšķi izlaic, jā, tingšķi, vai tu negribēji kafiju nopirkt no sevis? Es nezinu, kas par izcinājumu, ko viņi izmanto, bet ļoti, ļoti eleganti, ja? Jā. Man tur dzimšanas diena ir, izlaic pēc, šodien tu dabūsi kūciņu pa brīvu, ja? Un es pieņemu, ka viņi tur nav īstenībā nekādu baigo naudu ieguldījuši, tas droši vien ir kaut kāds... Nu, viņi maksā katru, jā, tas maksā naudiņu, tas risinājums, kad viņš noķer tev lokāciju. Nu, ne visi ir tik advancēti, es slēpjos. Viņam patīk, ka man izseko. Bet tā ir baigā lieta, nu, tas šāda lojaltātes sistēma. Tas nav, es nezinu, cik dārgi viņš maksā, jāpačeko. Nē, nu viņiem es pieņemu, ka atrodoties vienkārši Mārupē, kur visi brauc ar mašīnām visu laiku, man liekas, ka, piemēram, priekš viņiem tā ir, nu super, ja? Ja tas būtu kaut kāds veikals, kurš atrodas uz Tērbats ielas, droši vien, ka nē. Tas, kam es ticu, vai pareizāk tam, viens no veidiem lojaltātei ir iedod atlaidi lojāliem klientam. Tas, kas atgriežas, tu viņam iedod atlaidi. Tu viņu mēģini ievilkt atkal veikalā iekšā un piedabūt, lai viņš atpērk nopērk tev garšīgāko produktu. Otrs veids ir piepārdot viņam klāt kaut ko komplektā, uztais komplektu, ko viņš pērk. Ja tu zini, ka pie tevis pērk kafiju, tad tev ir jāiedabūn viņam to bulciņu. Iedod viņam to bulciņu klāt, viņš vienmēr pērk kafiju ar bulciņu. Vai brokastu komplekts, vai augstās zupas komplekts, vai šašlika komplekts. Tu viņam tirgotos kombo komplekts, mix and match. Saliec 3 ēdienus, dabūs atlaidi. Tāda lojaltāte, man liekas, ir riktīgi labāka. Tā pareizais virziens ir šito dabūt iekšā, ka tas klients, kas atnāk pie tevis, viņš vienmēr pērk kafiju, bet tev viņam ir jāiedod vēl. Es gribu nopelnīt no katra klienta pat 10 centiem vairāk. Jā, mazumtirdzniecība ir tipiskais stāsts, kur tu pārdodot šķietami dārgo preci nopelni patiesībā mazāk nekā pārdodot klāt kaut kādus to un to. Un beigās nopelni īstenībā no tiem visiem. Precīzi. Līdz ar to tev ir jāpiedabūna, lai tas klients, kas pie tevis ir, lai viņš uztaisa to čeku lielāku, lai tajā čekā ir vairāk pozīcijas, kas tev atnes lielāku peļņu. Tur mēs aizrunājamies līdz lojaltātei vai līdz savu pircēju analīzē, preču grozu analīzi. Jā, un te ir tas otrs stāsts, ja, ka, ka no tās monitorēšanas viedokļa vai nav tā, ka arī mazām uzņēmējam vajadzētu, arī tur 1 vai 3 veikalu tīklam vajadzētu monitorēt principā to vidējo pirkuma groza lielumu. Jo cik es saprotu, tas man liekas, ka ir tāds kopējais darbības rādītājs, kas ir saucamais KPIs. Jā, viens no KPI-iem tipiskais retailā ir vidējais čeka izmērs. Cik tev atnāk klients, cik viņš samaksā. Tas ir viens no rādītājiem, jā. Un tad no tā vidējā čeka tu vari rēķināt, cik tu nopelni. Tu vari mēģināt celt cenu, tu vari mēģināt censties atrast veidu, kā pacelt to čeka izmēru lielāku. Tur tālāk jau visas metodas ir labas. Ievilc vēl cilvēku iekšā veikalā, pieliec viņam vēl košļinīti klāt, piepārdod vēl kaut ko. Skaties, sezonalitāte ir retailā, vienmēr ir sezonalitāte. Visos biznesos, kur ir cilvēks, ir sezonalitāte. Cilvēku plūsma ir ļoti svarīga. Ļoti, ļoti svarīga mazumtirdzniecība. Bet ko tur var digitalizēt? Skaitīt viņus? Tu ātrāk ieraugi. Var skaitīt automātiski ir viens. Ir jau kameras arī, kas tev ātri uzskaita, cik tev vispār tur iet riņķī.
Mums Latvijā es neesmu redzējis vēl, kad būtu tādi digitāli automatizēti piedāvājumi, kad tu vari paskatīties, kurā reģionā visvairāk cilvēki ir. Tehniski tu no, piemēram, statistikas pārvaldes var dabūt datus, cik daudz cilvēku tajā reģionā dzīvo. Jā. Tu zini, ka, ja tu noliksi savu būdu privātu māju kvartālā, tur diezgan maz cilvēku dzīvo. Ja tu noliksi būdiņu daudzstāvēku kvartālā, ļoti daudz. Bet tu zini, ka privātu mājas pērk bagāti cilvēki, čeku lielums būs stipri lielāks. Daudzstāvu māju kvartālā pensionāri, jaunās ģimenes, čeku lielums būs stipri mazāks un ļoti liels fokus uz akcijām un atlaidēm. Un tad no tā tu vari lemt, kuru veikalu es uztaisīšu lielāku, kurā vietā es veikalu būvēšu. Tas, ko mēs, piemēram, esam darījuši un kas ir patiesībā ļoti, man liekas, ka diezgan viegli to var atļauties. Ja? Par pieejamu cenu vai izmaksām ir piemēram tāda lieta par sezonalitāti runājot, ka baigi ok var paņemt savus rādītājus, salikt kopā, teiksim, ar kaut kādiem demogrāfijas rādītājiem. Varbūt, ka tas ir vienkārši cilvēku skaits, lai tu varētu tur rēķināt, cik tev ienāca, ne tikai cik tev nopirka. Ja? Varbūt, ka tas ir jau kaut kas vairāk. Atkarīgs no biznesa. Vieniem ir svarīgi, vai sieviete, vai vīrietis, vai bērns ienāk, ja citiem pietiek vienkārši skaits un tam līdzīgi skaitu ļoti viegli noteikt vīriešu, sievietes, tad tev jau vajag kaut kāds sensors. Ja? Bet jebkurā gadījumā var to diezgan lēti dabūt gatavu. Un, piemēram, salikt kopā ar laikapstākļiem. Un sākt prognozēt, tipiski pašapkalpošanās biznesā, ja? Pirks vai nepirks kafiju? Jā, un piemēram, ja tev ir, tad vai tev tur, kur būs tas sliktais laiks, vai tev uz turieni sūtīt meistaru labot salūzušo vienību vai nesūtīt, ja? Bet es pieņemu, ka veikaliem arī un kafejnīcām tas varētu tā būt, ka piemēram, ja tev ir kafejnīca, es nezinu, Ventspilī, Rīgā un Cēsīs, tad es pieņemu, ka tu vari izdarīt lēmumu, vai Ventspilī rītā vajag 2 vai 4 cilvēkus darbā. Jo ir slikts laiks, ja tu vari redzēt uz priekšu, ja? Un tās lietas var īstenībā par ļoti saprātīgām izmaksām digitalizēt. Jā, patiesībā tas cilvēku plānošana, darba laika plānošana, kur kādu cilvēku vajag, cikos ir daudz vajag, cikos maz vajag, baigā lieta. Tā ir viena no visvienkāršāk. Tad, ja es tagad domāju par mazumtirdzniecību, man uzreiz parādās tabula jau manā sistēmā acīs. Kad es zinu, ka piekdienas pēcpusdienas ir točs nejošākā manta. Es zinu, ka ir, katram biznesam savs, protams, ir, tur atšķirās, bet viņš ļoti ātri uzreiz vienā vizuālā atskaitē redz, piekdienās vairāk pārdevējs vajag. Jāpaņem ir uz pusslodzi vai uz vasaras sezonā mums vajag 2 skolēnus, kas nāk līdzi un šeit palīdz un tirgo. Tas mums personāla pašapkalpošanās portālam ir tāds tipisks jau gadījums, ka mazumtirdzniecība grib plānot maiņas, viņiem tas ir tikpat svarīgi kā ražošanai. Kādu kurš strādā un lai viņš atnāktu uz to darbu tajā laikā un nenokavētu, jo interesants risinājums ir, starp citu, tagad Begin ir izstrādājis tādu rīku, es neatceros, kā viņš saucās, bet viņiem ir interesants mēģinājums tagad mākoņa risinājums, kurā tu kā uzņēmējs vari viņu lietot pa brīvu, ja nemaldos. Tur ir kaut kāda maksas līmeņa arī, bet tā viņu doma ir būtībā uztaisīt, nav korekti teikt Uberi, bet pa lielam tur var jebkurš cilvēks reģistrēties, un jebkurš uzņēmums reģistrēties, un viņš var, teiksim, ja viņš ir kafejnīca, viņš var plānot maiņas, viņš redz, man vajag piekdienas vakarā, man vajag vairāk cilvēkus. Un viņš var pa lielam visiem tiem cilvēkiem, kas ir reģistrējušies tajā platformā, tur pēc kaut kādiem parametriem izsūtīt uzaicinājumu. Hei, varbūt tu gribi atnākt piestrādāt piekdienas vakarā. Jā, fancy. Tā ir baigi labā štēle. Es nezinu, kā viņiem aizies,
cik es saprotu, tad Igaunijā, kā parasti, ir aizgājis labāk. Tur tā vērtība ir redzama un saprotama vieglāk un ātrāk. Bet man liekas, ļoti, ļoti laba doma, ka tu it kā vari plānot tās maiņas, bet ne tikai ar saviem darbiniekiem operēt, bet, Jā, tu piesaistīt uzreiz mājas, ka it sevišķi ēdināšanai un, vispār mazumtirdzniecībai varētu būt ļoti, ļoti aktuāla tēma. Tajās spīķu stundās tu esi gatavs arī vairāk samaksāt, jo tu zini, ka tu nopelnīsi tajās. Pārējā laikā tev viņi nevajag. Tas ir laiks, drusku palieko. Kas vēl, kādi vēl, teiksim, kādi ir, nezinu, trendi pasaulē, kas mazumtirdzniecībā vēl notiekās? Mākslīgais intelekts ir liels trends pasaulē, Tas liels burbulis, manuprāt. Bet, labi, ko ar mākslīgo intelektu mazumtirdzniecībā risina? Datu analīze. Kādas datus analizē? Jo, cik es zinu, tad pat Amazon ar visu savām naudām, uztaisīja pašapkalpošanās veikalu ar mākslīgo intelektu vispārējo un pateica, ka tas ir pārāk dārgi. Tur beigās 1000 indiešu aizmugurē. Viss tu lika grozā. Jo mākslīgais intelekts ar to netiek galā. Mākslīgo intelektu es šobrīd testēju, godīgi sakot, gan savā ikdienā, gan savas komandas ikdienā. Mākslīgo intelektu, kā var izmantot. Es uzreiz redzu, ko viņš iedod. Tu kā cilvēks, man ir daudz zināšanas, man liekas, ka man ir daudz zināšanas, vai ne? Bet, protams, kad kāds cits pasaulē kaut kur jau ir aizdomājies līdz tam, ir sastruktūrējis domas un jau ir, tā iedod jau konstruktīvi. Un manā izpratnē man ir tāda sajūta, kā man pareizi būtu tur, piemēram, mazumtirdzniecības veikalā ieviest e-komerciju? Kas man būtu jādara 1., 2., 3? Es varu meklēt, lasīt, es varu viņam vienkārši pajautāt, Klau, kas man ir jādara? Viņš nepateiks precīzi, ko darīt, viņš neko precīzi nezina, bet viņš zina, ja tu gribi e-komerciju, tev vajag 1, 2, 3, 4, 5. Un to tu vari dabūt pie 1, 2, 3, 4, 5. Un tādi jau tev ir baigais message, tev ir skaidrs, tev ir KPI skaidri apmēram, viņš neko precīzi nepateicis ir. Intereses pēc uzgooglēju, paprasīju viņam, ko tad var digitalizēt top 5 mazumtirdzniecībā. Viņš to arī pasaka. Noliktavu un inventāru, par ko mēs runājām, uzreiz. Viņš saka, tu krājuma pārvaldību, ieviest visu kaut kādas tehnoloģijas, ietur dziļumā par to. Pārdošanas vietas, postsistēmas, modernizēt, uzlabot e-komerciju, digitālā pārdošana, digitālajā kanāli, klientu pārvaldību. Un mārketings un lojalitāte. 5 top lietas. Klientu pārvaldība, mazumtirdzniecība. Mēs neesam vajadzīgi. Varēja šo podcastu principā neierakstīt. Viss ir, visas tās idejas jau kaut kur gaisā klejo, kādam viņas ir jāsastrukturē, kādam viņas ir, mēs jau esam vajadzīgi tam, ka mēs viņas padarām vienkārši pieejams. Jo mēs jau ar tevi esam tie, kas izdomā, viens ir pateikt, tev vajag lojalitātes sistēmu ieviest, vai tev vajag krājuma pārvaldību ieviest. Tu skaidrs kā diena, vai ne? Tu aizies universitāti, un tev profesors no kanceles saka, krājuma pārvaldību vecīt. Skaidra lieta, 1, 2, 3. Un tā, kad tu reāli pieķeries pie tā darba, davai, man ir šitāds biznes, man vajag krājuma pārvaldību. Ko man darīt tagad? Tagad, kas ir pirmais solis? Vadi iekšā, kur? Ko? Tu jau atnāc ar gatavu recepti. Kā jau krājuma pārvaldība notiek šādi. Kur ir recepti? Manuāls tur uz 1 lapas vai uz 5. Labākā prakse. Labākā prakse. Un tas ir tas, kas ir tā pievienotā vērtība. Tu esi tik daudz labo praksi uzsūcies. Tu viņam uzreiz iedod. Labā prakse šitādi. Līdzīgi kā es esmu tur noēdis 3 kilogramus zemes ar to, kad izgājis, kāda ir labā prakse, ko var, kas ir pilnīgi lieki. Un es nāku, mēs nekad nevarēsim būt labāki, ja mēs darīsim pa vecam, pa jaunam ir šitā. Labi, bet tad es pārformulēšu jautājumu, labi, ja jau mēs tur aizgājām. Vai tu redzi, tāpēc, ka mums visu laiku sola, ka rīt, parīt, aizparīt pēc gada, pēc 2, viss mainīsies, pasaule apgriezīsies kājām gaisā, un mēs kalposim robotiem. Kas ir, un es reāli neredzu. Es esmu liels skeptiķis.
Es redzu, ka viņš varētu noderēt. Bet pasaka jautājumu. Un tagad jautājums ir tieši mazumtirdzniecībā, kas ir tas, kur tu redzi, ka mākslīgais intelekts atļautos jautājumos, ja? Jo droši vien, ka dažādos jautājumos, kur viņi varētu izmantot tur cilvēku atpazīšanā, identificēšanā un tam līdzīgi, to nedrīkst darīt, vismaz Eiropas Savienībā. Bet tādos reālos pielietojumos gadījumos, kur mākslīgais intelekts var tādu tiešām būtisku, tādu izrāvienu mazumtirdzniecībā, kaut kādu būtisku izmaiņu veikt. Viena no izaicinājumiem mazumtirdzniecībā, lai tos pārdevējs vispār zinātu, ko tirgo. Piemēram, kāpēc izdodas forši mūsu klientam pulsometram? Viņa īpašnieks pilnīgi noteikti ir fans par to, ko viņš dara. Viņš no rīta līdz vakaram meklē informāciju, salīdzina. Pie viņa atnākot klients, viņš atnāk pie eksperta, kurš pasaka, šits pulkstenis tev der, šits tev neder. Tev vajag šito, bet tev savukārt otram vajag to. Tad, kad tu mēģini to biznesu palielināt mazumtirdzniecību, tev atnāk pārdevējs, kuram pilnīgi vienalga ir. Jā. Viņam interesē naudu saņemt. Un, ja tev izdodas dabūt pārdevēju, kurš ir ieinteresēts, tad kurš tad viņu apmācīs? Un es viņu redzu, ka, nekur ir mākslīgais intelekts, tad ir programma, kas ir nosērčojusi, nomeklējusi, izmeklējusi. Viņa jau ir, ko viņa izlasa tekstu, atpazīst viņu un pasaka, klausies. Pulksteņiem atšķirības ir tādas. 1, 2, 3, 4, 5. Ja tavs dzīvesveids ir saistīts ar tādu, tad tev vislabāk darēs šis, bet apskaties. Labi. Un viņš tavam pārdevējiem iedos info, ko viņš uzreiz dabūna. Nedzirdinot savu cilvēku. Un tu pats kā īpašnieks, tu jau neesi savu minūti iztērējis tajā, lai iemācītu tam cilvēkam. Okay. Ja ir tā kā, teiksim, kā te es klausījos vienu arī podraidi par vienu dāmu, kas strādā ar tur slepniem dienestiem ļoti daudz un tā. Un viņa teica, ka viņai vienreiz rādīja, kad viņa prasīja, cik reāli jūs varat, kāda tā cilvēku spiegošana ir. Viņš saka, aizēja aiz stūra, viņa stāvēja uz ielas un nāca atpakaļ. Viņa aizgāja aiz stūra, nāca atpakaļ. Pa to laiku viņam bija viņas perfekta atrašanās vieta, CV, kas viņai patīk, kas nepatīk, kādi riski, ko viņa aizdomīgi dara. Viņam viss bija tur tajā, viņa kaut kādā tur tipa aplikācijā bija skaidri redzams. Ok. Tad skaidrs, es varu iedomāties, ka ja man ir metas brilles virsū, un es eju pie pircēja, un man parāda Edijs Tanons, tik un tik gadi, 2 bērni, daudz skrien, piedāvā to. Jā, ok. Bet, ja es esmu pārdevējs, kurš vienkārši pieiet pie tevis veikalā, un tu saki, es gribētu pulksteni, ok, kam? Skriešanā. Pagaidiet mirklīti. Un tad viņš uzrakst čatžīt. Tur tā lieta, bet kur viņš reāli, tas solījums ir, bet kā tas reāli strādā, es nevaru iedomāt. Tieši tā, to klavis meklē pulksteni, tu jau viņam var pajautāt, mutiski runā ar viņu. Uzliec veikalā sev, klavis gribu zināt, vai šis šampūns būs labāks. Man ir sausi mati. Jā. Man sausiem matiem vajag šitādu šampūnu vai šitādu. Ko viņi atšķirās? Pārdevējs 100 punktu nezinās. Tā kā mūsdienās ļoti tad viņi kopā stāvēs un googlēs, un tā būs tā būtiskā atšķirība, ko mākslīgais intelekts nodrošinās. Tā ir viena no lietām, kas ir monotona, besīga, garlaicīga, un tev mainās pārdevējs, jo viņš ir izaudzis, viņš grib lielāku algu, viņš būtu lielāks ērglis. Tu atkal monotoni turpini to pašu apmācību programmu, organizēt, mācīt par precēm, kas ir tavā veikalā. Un šeit tev ir vienkārši robots, kurš saka, klau, veikalā mums ir šādas preces, tev interesē šis. Akal es saku, ja tas ir robots, kurš pienāk Optimus, pie pircēja, un pircējs saka, man sausi mati, man vajag šampūnu, viņš tev jāņem šī tā šampūnas. Ok. Labi, ieliekam cilvēku pa vidu ar austiņu.
cilvēki saka, klau, es rokās turu šitās 2 šampūnas, pastāst man, kas ir labais. Ok, es dzirdu, bet šitam, klausies, manam pircējam nepatiks šitas, varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs varam uzzināt. Kas mums vēl ir noliktavā? Tu vari pateikt, kas ir noliktavā? Mums ir šitas, es aiziešu pakaļ. Čau, pagaidi bišķiņ, es aiziešu pakaļ, es tev atnesīšu mums vēl vienu lietu. Un viņš to nevar, tu nevari viņam nepārtraukti kā cilvēkam apmācīt vai organizēt semināru, ciklu mācīt, jo tev, tu vienreiz iemāci, iedot, un tev aiziet. Lūk, ja var atrisināt to jautājumu, tas, ko Elons Masks saka, ka tas, ka mēs rakstam ar 2 īkšķiem, un mums liekas, ka tas ir baigi forši, tās ir muļķības, mēs spējam tur, es nezinu, cik kilobaitus tur minūtē pārraidīt tādā veidā, tas nav optimāli, bet tagad būs jautājums, cik cilvēki grib sev implantu no viņa ielikt smadzenēs. Tādu uz Lidlu veikalu, viņiem visiem ir implants pie auss, arī maksimāli rimī. Jā, pie auss vien. Un tāpēc tas skan interesanti. Ja man ir iekšā ierīce, kas ir nosacīta tur Alexa vai Siri vai kaut kas tāds, kas dzird to klientu, uzreiz atkodē un kaut ko man tur sakausī, jā. Tāda to es varu iedomāties. Viņš jau tev varēs pateikt to patiesību, un viņš būs noderīgs patiesībā. Tāds rīks. Ja tu iesi veikalā, kuram būs sakārtota tā inventarizācija, viņš varēs pateikt, man ir šitāda prece. Par tām precēm lielāko tiesu ražotāji jau internetā ir pilni piestāstījuši, kāda viņiem ir labumu sliktumi. Un no turienes tas mākslīgā intelekta pārdevējs varēs mācīties. Tāpēc mēs pēc ilgām pārdomām nolēmām šo podraidi nosaukt par pieturu digitalizāciju, jo tā ir tikai, tas viss digitalizācijas process, tas nav tā kā galamērķis, jo tikko tu digitalizē kaut ko vienu, tad tu vari digitalizēt nākamo, tad tu vari digitalizēt nākamo, un ja tu neesi iepriekšējais sojas izdarījis, nekas nebūs. Sorry. Šitam. Vajag iedot grūdienu tiem cilvēkiem, kas nezin, ko tirgo, kas nezin, kas viņiem ir noliktavā, kas nezin, kas viņiem notiek grāmatvedībā un finansēs. Vajag iedot viņiem grūdienu, kad vienkārši sāciet darīt, jo izaugt lielu mēs varam tikai tad, kad mēs esam sakārtojuši savu istabu, mēs zinām savu ikdienas rutīnu, mēs zinām, kad mums darbinieki nodarbojas ar to, ar ko viņiem ir jānodarbojās, un mēs tirgojam tās preces, kuras mums ir jātirgo, kuras ienes vērtību. Un tad mēs varēsim aiziet pēc tam, jo mēs tiksim līdz arī tam mākslīgajam intelektam, par ko runā, kas varētu palīdzēt kaut kādā veidā vēl labāk, vēl foršāk apkalpot klientu. Labāk apmācīt savu cilvēku. Tad tā ir tā mūsu ziņa. Jāsāk ir mājai ir jāsāk pārsteigums no pamatiem. Super. Stunda labi pavadīta. Māja jāsāk no pamatiem. Jāsāk ir ar datu uzkrāšanu, uzskaiti, sakārtošanu, un tad jau var iet mazumtirdzniecības specifiskos virzienos un būvēt to mazumtirdzniecības māju digitālo uz augšu. Super. Labi, tas tāds, man liekas, sakarīgs beigas. Tad paldies. Aplausi skaļi viss taču. Lauž krēsls un spiež play nākamajai epizodei.